Lāčplēsis tagad nekavējas, viņam priekšā nostājas un ar zobeniem jau smagiem pazuda tur dziļumā. Abi sāka karoties. Kamēr Lāčplēsim uzreiz vienu ausi nocirta, Lāčplēsis par to dusmīgs ticis deva tādu cirtienu, ka tam visas bruņas pušu pārcirta ar zobeni, un tam atkal otru ausi trāpīdams tas nocirta. Izstiet latviešu tautā! Mēs esam drosmīgi, mēs nepadosimies. Lāčplēsis viņu sagrāba, sakatienu abi lausties, tā, ka zeme ilgojas. Lauzdamies tie tuvu bija stāvam krastam nākuši. Lāčplēsis beidzot bruņinieku gāzi dziļā nolajā, bet šis, krīzdams smagām bruņām, norāva to līdz ar sevi. Ūdens blākstiens noridēja, viņi augstus šļakstēja, un šie abi karotāji pazuda tur dziļumā. Laik no laika laivinieki braukdami pa Daugavu pusnakti redz divus vīrus stāvā krastā cīkstoties. Tas ir Lāčplēsis, kas te cīkstas vēl ar svešo naidnieku. Landota tur pilī skatās, gaida, kamēr uzvarēs. Un ar reizi nāks tas brīdis, kad viņš savu naidnieku vienu pašu lejā grūdīs, noslīcinās atvarā. Tad zels tautai jaunu laiki, tad būs viņa svabadā.